Satraucošs notikums Ventspilī. Beidzot sāksies ilgi gaidītais notikums Basketvīrus, kurā basketbola kluba Ventspils spēlētāji vienu nedēļu kļūs par Ventspils vispār izglītojušo skolu basketbolu komandu treneriem. Šodien notiks izloze, un mēs uzzināsim, uz kurām skolām tad dosies mūsu spēlētāji. Grupu vai asistents? Visu pa vienam, visu ņem. Kristep, tev ir ļoti augsta latiņa. Pagājuši, kad tu biji čempions ar savu komandu. Šogad tev ir valsts pirmā ģimnāzija, kas ir prestiža skola visā valstī un kur nu vēl Ventspilī. Kā tu jūties, kad es tev pateicu tagad šos atslēgas vārdus? Mēģināsim pierādīt to, ka tie, kas labi mācās, arī var labi sportot. Un cik es tev apjautājies Gražulim un Lomažam, kas pārzina to Ventspils izglītības sistēmu, tur saka, ka esot arī labi spēlētāji, tā kā es ceru, ka izdosies atkārtot iepriekšējā gada sasniegumus. Kas būs pirmais, ko tu teiksi treniņos bērniem? Uz līnijas, fiks. Un kā tu esi apmierināts ar savu kolēģi, asistentu Alanu? Ar Alanu? Es domāju, ka viņš būs tāds... Viņš padarīs to mūsu darbu tādu interesantāku. Viņš būs interesants bērniem, un es mēģināšu izmantot viņa tās spēcīgās puses, lai bērniem būtu jautrāk. Arķom, apsveicu, pagājuši, kad tu biji čempions. Šogad tev ir cits izaicinājums, tu būsi nevis asistents, bet galvenais treneris un trenējis ļoti spēcīgo Ventspils pirmo pamatskolu, jo viņi specializējas tieši basketbolā. Tur ļoti daudz bērnu spēlē basketbolu. Kā tu jūties kā galvenais treneris? Tagad ir atbildība daudz lielāka. Bet man ir 3 gadu pieredze. Tas droši vien, ka varētu palīdzēt pirmajai pamatskolai tomēr vinnēt to čempionātu. Es domāju, tas būtu key faktors. Jā. Kā es apvienots ar savu asistentu? Tev ir asistents Damieris Pits, jā? Jā. Forši, ka mēs varēsim pastrādāt viņš ar maziem spēlētājiem, es ar gariem spēlētājiem, tas ir tikai plus komandai. Kas būs tas tavs galvenais akcents, ko tu teiksi pirmajā treniņā bērniem? Pirmajā mēs iepazīsimies un mēģināsim pēc iespējas vairāk saņemt pozitīvās emocijas. Un tikai uz emocijām mēģināsim pa šo nedēļu kaut ko tur izveidot kā komandu. Jo pa nedēļu mēs nevaram neko uztrenēt, tikai emocijas. Jā. Rihard, galvenais treneris Mārs Gulbs ir jau nozudis. Aizskrēja gatavoties, atstāja tevi. Saki, lūdzu, tu pirmo gadu piedalīsies. Kāds tev ir emocijas, ko tu esi dzirdējis? Dzirdējis esmu, ka ļoti labs pasākums, kad pozitīvi ar bērniem kaut ko padarīt, patrenēties. Ļoti interesanti, laikam, pēc tam, kad spēlē tieši ar komandas biedriem sacensties. Ļoti pozitīvs pasākums. Kā būs kopā ar Māri? Domāju, ka viss būs kārtībā. Mārs jau laikam 3. gadu šajā pasākumā. Viņš pieredzi sakrā, es domāju, ka mums ir ļoti labs izredzes. Kas būs pirmais, ko teiksiet saviem studentiem? Noteikti, lai izbaudu to procesu, lai tik ļoti neiespringst un beigās jau viss sanāks. Apsveicu tevi, Arti, kā galveno treneru. Šogad pirmo gadu tu esi galvenais treneris, jā. Un tev ir 2. pamatskola, kura ir diezgan ambicioza skola. Kā tu jūties galvenā trenera amatā? Jūtos diezgan labi, bet sadalīsim ar Niksiju, sadalīsim darbus, ko darīt, un es domāju, ka rezultāti neizpaliks. Kas būs tas, ko tu bērniem pirmā treniņā teiksi? Pirmkārt jau es iepazīšos ar viņiem, sapratīšu, kas ir kas, un tad redzēsim. Ko tu domā par savu asistentu, kurš tev būs, Derek Niks? Asistents ļoti labs, pozitīvs cilvēks, es ticu un zinu, ka būs pozitīvas emocijas treniņos un būs labs palīgs. Es stāvu starp 2 čempioniem. 1. gada čempions 4. vidusskola un 2. gada čempions 6. vidusskola. Šogad 6. vidusskolai Andrejs Gražulis treneris un Žanis Pēners savukārt 4. vidusskolai. Andrej, kā esi apmierināts ar izlozi un ko tu zini par šo skolu? To, ka viņi ir čempioni pagājušajā gadā. Par spēlētājiem es neko īpaši neteikšu, bet ja viņi uzvarēja, tad es domāju, ka viss būs kārtībā. Kā tu esi apmierināts ar savu izlozi un pirmiem čempioniem? Jā, grūti pateikt. Es domāju, 2 gadus atpakaļ viņi bija čempioni, tur paudzes nomainījušās, tā kā grūti pagaidām kaut ko prognozēt būs. Bet es domāju, ka no pagājušā gada ka man būs nedaudz vieglāk šogad, jo tomēr pagājušajā gadā man nebija īsti tur tādi basketbolisti neviens un nebija neviens nekad trenējies, tā kā bija pagrūti. Cerams, ka šogad būs nedaudz labāk. Labi, ko jūs teiksiet par saviem asistentiem? Es esmu ļoti priecīgs. Pieredzējis. Kas tev bija? Vilijs. Pieredzējis spēlētājs, viņš zina, ko darīt, un viņš pateiks, ja būs kādas kļūdas. Ļoti labi. Un savukārt tev ir asistents? Andrejs Šeļakovs. Tā kā man ar disciplīnu, es domāju, nebūs problēmas noturēt disciplīnu.
Kas būs pirmais, ko teiksiet saviem studentiem? Lai izbauda spēli, lai nesatraucās. Vienkārši spēlēt. Un tu? Jā, droši vien to pašu mēģināšu, lai viņiem pozitīvas emocijas būtu no šīs nedēļas, no visiem treniņiem, lai izbauda šo nedēļu. Jā, jo es domāju, tāpat par profesionāliem basketbolistiem viņi tur nekļūs, un es domāju, ka viņiem galvenais ir gūt prieku no šī pasākuma. Ventspils skolu komandu galvenie treneri ir uzzināti. Tagad tikai jāgaida brīdis, kad sāksies pats treniņu process. Viss sāksies jau 4. aprīlī, kad basketbolisti dosies uz savām jaunajām skolām, lai iepazītos ar jaunajām komandām. Turpat trenēsies arī basketbola kluba Ventspils Karsēju meitenes kopā ar skolu Karsēju komandām. Bet pats turnīrs norisināsies 9. aprīlī Olimpiskajā centrā jau no 11. Nāc atbalsta savu skolu un saslimsti ar ļoti pozitīvo vīrusu, basketvīrusu.